šiem zvejniekiem, kas visu nakti ir strādājuši, neko nav dabūjuši. Nu, nekas ir cerība, varbūt rīt, varbūt parīt. Cik es atceros, iespējams, man varētu arī kādu, arī mūsu mīļie viesi varētu noteikti kaut ko mazliet palīdzēt tajā brīdī, kad noteikti varētu paskaidrot, kā tur ir ar tām laika apstākļiem. Cik es lasīju, bija pa Ģenesaretes ezeru, ka tas ir diezgan tāds vējains ezers. Ka kaut kādā brīdī pēkšņi ir milzīgs vējš un viss mainās. Liekas mierīgs un tad strauji, kas mainās. Es domāju, arī līdzīgi, kā tas ir, kad, man kā makšķerniekam ir zināms apmēram, tad pulkstens no tikiem līdz tikiem ir vērts, tad to makšķeri mest tajā ūdenī, un tad pārējā laikā, pusdienas laiks, liekties mierā, pusdienas laikā tur vairs nekas neķerās. Un līdzīgi arī šeit, kad Jēzus sludināja, viņš, tad, kad bija beidzis savu vārdu teikt, viņš teica jūrniekiem, šiem zvejniekiem, viņš saka, dodaties vēlreiz zvejā. Uz ko? Viņi atbildēja. Tiešām. Ja mums teikt, ej un dari tagad tās un tās lietas, kas ir principā pret jebkādiem kaut kādiem fizioloģiskiem vai fizikas likumiem, es nezinu, būtu līdzīgi tāpatām, ka Jēzus ietu pa ūdens virs un saka, māc man seko, kāp tajā nezināmajā. Loģiski spriežot, loģika ir pilnīgi savādāk, un arī šajā gadījumā ir pilnīgi savādāk tieši tā iemesla dēļ, ka, saule, karstums, dienas vidus, kurš ir gatavs kaut ko tādu darīt? Bet Pēters saka, mēs esam to darījuši, mēs esam strādājuši cauri nakti, bet uz tavu vārdu es iešu un to darīšu. Tavā vārdā. Proti Jēzus vārdā es iešu un to darīšu. Jo tāds ir Jēzus uzdevums. Viņš saka, ejiet un izmetiet tīklus. Varētu jau teikt, sagadījās, vai ne? Varētu teikt, paklausīja. Mums bija aicinājums un mēs viņam paklausījām. Bet es domāju, cilvēks pēc savas dabas ir diezgan racionāls. Ne par velti mēs dažkārt sakām, tikai slinkums laikam ir tas, kas kaut kādā veidā veids kaut kādu progresu. Un tāpēc arī līdzīgi arī mums pašiem šī uzticēšanās, pilnībā uzticēšanās Dieva vārdam diezgan bieži klibo. Arī man pašam. Lai cik dīvaini tas nebūtu, ir ārkārtīgi grūti ir pilnībā pakļauties Dieva vārdam un darīt to, kas šķiet neloģiski. Kāds ir mūsu šās dienas svēto rakstu pamudinājums? Tad, kad Sīmans paklausīja Jēzum un meta no jauna tīklus. Kāds bija šī uzdevuma loms? Varbūt atceraties. Kas notika? Viņš tā kā mazā pasakā reiz dzīvoja, un tad notika brīnums. Viņi pilnīgi, var teikt, neparastā veidā šie tīkli bija pilni ar zivīm. Viņi nevarēja pat izvilkt. Visu tīklu, visu lomu viņiem bija jāaicina palīgā vēl otra laiva, lai arī tajā varētu visu šīs zivis sasmelt. Salikt, lai ir pilns. Tas ir tas lielais loms. Un varētu teikt, lūk, kur ir atrisinājuma atslēga. Jēzus vārdā darīsim visas iespējamās lietas un viss notiksies. Mums būs pārpilnība visā. Mums būs
Viss, kas ir nepieciešams, un tā varētu nosaukt par tādu, ja nemaldos, viņai savs nosaukums, ja šādas lietas varētu teikt, un tas būtu āmen, un tā mēs arī darītu. Ja Jēzus vārdā mēs ietu un sētu, ja Jēzus vārdā mēs ietu un darītu tos mūsu ikdienas darbus un tikai, un tad mēs varētu smelt pārpilnību, tā kā laiva plīst, tā kā tīkla plīst, tā kā laiva ir grimst, ka tā ir pilna ar visu to, ko mēs vien esam cerējuši. Tad jāsaka, es iespējams jūs maldinātu. Lielākais uzdevums ir pavisam cits. Protams, Jēzus piepilda mūsu darbu. Ar tā, lai tam būtu pietiekami visā. Bet ir kas vairāk. Ir kas būtiskāks, kas ir šodien svarīgs mums. Tad, kad viņi bija šīs laivas piepildījuši. Viņi nāca un sekoja Jēzum. Jēzus aicināja un teica, jā, patiesi. Tad, kad Pēters redzēja šo patieso Dieva brīnumu tajā, ka lūk, Jēzus vārdā visas lietas piepildās, mūsu uzdevumi un darbi piepildās, tad viņš krita Jēzus priekšā un atzina, ka mēs, proti, ka viņš un arī mēs paši esam pilnīgi nespēcīgi Dievu priekšā. Pilnīgi nespēcīgi Jēzus priekšā un ka vienīgais, ko mēs varam no viņa lūgt, lai viņš uzlūko mūsu vaigu. Lai viņš piedod mums mūsu vainas, mūsu grēkus, lai viņš piepilda mūsu dzīves tā, kā tas kungs to vēlas. Un tas ir visgrūtākais. Man ļoti daudz ļaudis ir teikuši, kāpēc viņi nenāk uz baznīcu. Es ļoti bieži esmu saskāries ar cilvēkiem, kuri saka, es nevaru atnākt uz baznīcu tā iemesla dēļ, kad es šeit jūtos grēcīgs. Es šeit jūtos vainīgs. Un dažkārt arī mācītāji mēs reizēm arī darām nepareizi, ka mēs sludinot Dievu vārdu no kanceles, liekam jums justies vainīgiem. Kas ir absolūti nepareizi. Mēs esam grēcīgi. Jā, mēs varētu teikt, mana vaina, vislielākā vaina. Ja es vēroju sevi vai skatos dvēseles spogulī, es redzu tikai vienīgi to, cik es esmu nepilnīgs. Cik daudzās lietās katrs darbs, ko es daru, ir dažādu pārkāpumu un dažādu lietu pilni, kur absolūti neiepriecina ne mani, ne mans līdzcilvēks, ne domāju arī pašu Dievu. Bet ir kas tāds, kas ir būtisks, proti tajā, kad viss tas, ko mēs darām, tiek par labu veikts Dieva vārdā. Ka Dieva vārds ir tas, kas mūs dara labākus. Ne mēs paši, bet tas, ko Dieva vārds dara mūsos. Tas ir tas svarīgākais mums ikvienam apzināties to, ka, lūk, tas ir tas, kas dara to lielo darbu mūsu dzīvēs, mūsu sirdīs. Jā, es esmu dažādu netikumu pilns. Es reizēm pats brīnos, Dievs, cik tu var būt pārsteidzoši, ka tu lieto mūs tādus, kādi mēs esam. Bet tu katru lietu dari par labu. Savā vārdā. Es esmu grēcīgs cilvēks. Tāds bija tas teikums, ko teica Sīmans, uz ko Kristus viņam atbildēja. Kādi bija viņa vārdi? Ko Kristus teica Sīmanim? Nebaidies. Nebaidies, jo no šī laika tev būs cilvēkus zvejot.
Jēzus mums dod jaunu uzdevumu. Viņš liek mūs lietot. Viņš uzdod mums jaunu uzdevumu darīt arī citus par Jēzus sekotājiem. Kāds ir mūsu šās dienas svēto rakstu uzdevums mūsu vārdā? Ne tikai tajā, ka tie mūs pamudina un iepriecina, ka tajā, ka mēs varam Dieva vārdā darīt brīnumu lietas, bet vēl vairāk tajā, ka, lūk, ka tas Kungs mūs uzlūko tādus, kādi mēs esam, un mūs lieto pēc sava prāta. Mums dažkārt ir grūti apzināties, kurā brīdī kas var notikties. Bet es zinu un ticu, ka Dievs mūs katru ved tur, kur mums ir jābūt. Un Viņš mūs lieto tur. Pēc sava vārda, pēc sava prāta. Mums uzdod kādu darbu. Es zinu, ka mums katram ir savs uzdevums no tā Kunga. Ka nav Kungam ir kāda liela plāna uz mums. Iespējams, es atkārtošos, bet savā laikā es atceros, ka mēs kā liturģiskais koris devāmies arhibiskupam līdzi, atbalstīt un palīdzēt viņam dievkalpojumos, kādos svētkos, kādos draudžu vai baznīcas svētkos, un atceros kādā no, varētu tas būt kādām ziemas nakts dievkalpojumiem, kurās mēs devāmies māju. Arhibīskaps mums pienāca klāt, svētīja mūsu ceļam un teica: brauciet mājās prātīgi, jo tam Kungam uz jums ir liela plāna. Tam Kungam uz mums visiem ir liela plāna. Tas Kungs mūs vēlas vest tuvāk sev, tuvāk pie tiem, kam tas patiešām ir visvairāk vajadzīgs. Viņš grib mūs lietot kā mūs kā labus instrumentus, un Viņš to dara. Vispirms caur to, ka mēs ļaujamies Viņam. Tas Kungs, lai mums palīdz, ka mēs ieraugām Viņa prātu, Viņa žēlstību, Viņa spēku, Viņa varenību, ka mēs varam paļauties pilnībā uz Viņu vārdu un arī spērt reizēm soli nezināmajā, bet zinādām to, ka tas Kungs mūs nepametīs kaunā. Jēzus vārdā. Āmen.